prieka vēsti, ka Tu, Dievs, esi izdarījis pilnīgi visu, lai mēs šodien varam nākt Tavās mājās, lai mēs varam piedzīvot to dievbērnību, ka mēs varam piedzīvot, ka esam Tavā ģimenē, un vienlaiks arī atzīt to, ka tas dārgi maksāja. Debes Tēvs, paldies, ka Tu sūtīji savu dēlu Jēzu Kristu, lai viņš pie krusta mirtu par maniem, Taviem, par mūsu visu grēkiem. Debes Tēvs, paldies Tev par to, ka Tu esi sagatavojis šo ceļu. Un lūdzu, palīdz arī šodien nepalikt mums vienaldzīgiem pret to, ko Tu vēlies mums arī katram līdzdalīt Jēzus Kristus dēļ. Amen. Kādas ir lielākās svinības, kurās tu personiski esi piedalījies? Varbūt varētu mēģināt paskaidīt, cik cilvēku tur bija, kas tas bija par notikumu, kādas atmiņas. Ja mēs ieskatāmies interneta kronikā, lai mēģinātu saprast, vai ir kaut kur pasaulē datētas lielākās svinības, tad ir vēstījums par 1465. gadu. Anglija, Jorkā, kad 62 pavāri gatavoja ēdienu vairāk kā 900 īpašiem viesiem, lai darbā ievadītu arhibīskapu Nevilu. Lieli svētki. Un tas man liek domāt, tas būtu līdzīgi, ja mēs šeit Golgātā visi sanāktu, visas sola rindas būtu aizpildītas, un mums būtu viena dana, kas par mums parūpētos. Vai ne? Mums nevajag 62 pavārus, mums pietiek ar vienu cilvēku, kurš par mums parūpējās, bet tad liels svinīgs svētku notikums. Un aizvadītajās svētdienā mēs domājām par Dievu valstību, un šodien savā veidā mēs turpināsim par to domāt, kad Jēzus arī šajā Bībeles lasītajā tekstā, kuru mēs pirms brīža lasījām, runā par lielo mīlestību. Par lielo mīlestību, kā teikt, kur ir šis lielais galds, ap kuru ir cilvēki. Un kā raksta mums atklāja, ka ļaudis nāks no rītiem un vakariem, ziemeļiem un dienvidiem, un tie sēdēs pie galda Dieva valstībā. Bet šī gadsimta steidzīgajā dzīvesveidā mēs iespējams varētu teikt, kas tur īpaši. Man galdam nav liela nozīme. Bet, kad mēs domājam par ebreju kultūru, tajā laikā un vidē, kad Jēzus dzīvo, ja esam pie viena galda, tad mums ir tāda, kā teikt, sadraudzība. Pilnīga sadraudzība ar to, kas mums ir līdzās. Pie galda jau neaicina ienaidniekus, bet, ja reiz esam apsēdušies, tad galds ir sadraudzība, kas mūs vieno. Un tādēļ jau nav jābrīnās, ka Jēzus mācīdams apkārtējos bieži lieto šos saucamos galda sadraudzības piemērus. Bet tad jau jautājums ir, kas mums būtu jāņem vērā, lai cilvēks līdz galdam, līdz lielajam mīlestam vispār nonāktu. Un kādas 3 domas un atziņas. Tā pirmā, daudzi vēlēsies, bet nevarēs. Daudz vēlēsies, bet nevarēs. Nolasīsim no 22. līdz 30. pantam no 13. nodaļas Lūka evaņģelijā. Un Jēzus turpinādams ceļu uz Jeruzalemi staigāja no pilsētas uz pilsētu un no ciemu uz ciemu mācīdams ļaudis. Bet kāds viņam jautāja, kungs, vai to ir maz, kas tiks izglābti? Uz to viņš atbildēja, cīnaties, ieiet pa šaurajiem vārtiem, jo es jums saku, daudzi vēlēsies ieiet, bet nevarēs. Jo ja jūs tikai pēc tam, kad nama kungs būs cēlies un durvis aizslēdzis, nostāsties ārā un klauvēsiet pie durvīm sacīdam, kungs atver mums, viņš atbildēs jums, es nezinu, no kurienes jūs esat. Tad jūs sāksiet stāstīt, mēs ar tevi esam ēduši un dzēruši, un to esi mācījis mūsu ielās. Tad viņš jums atteiks, es nezinu, no kurienes jūs esat. Atkāpieties no manis visi jūs netaisnības darītāji. Tur būs raudāšana un zobu trīcēšana, kad jūs redzēsiet Ābrahamu, Izāku un Jēkabu un visus praviešu Dieva valstībā, bet paši sevi izmest sārā. Tad tie nāks no rītiem un vakariem, no ziemeļiem un dienvidiem un sēdēs pie galda Dieva valstībā. Un redzi, ir pēdējie, kas būs pirmie, un pirmie, kas būs pēdējie.
Daudzi vēlēsies, bet nevarēs. Jēzus dodas virzienā uz Jeruzalemi. Mēs jau vairākas svētdienas esam šajā perspektīvā, ka viņš dodas uz Jeruzalemi, savas zemes dzīves paaugstināšanas brīdi, uz krustu. Un tajā brīdī Jēzum kāds jautā, un tas jautājums jau ir varbūt tāds, ko mēs šad uzdodam arī cits citam. Vai to ir maz, kas tiks izglābti? Vai to ir maz, kas tiks no briesmām nonāks drošībā? Jēzus atbild, ka ceļš uz lielo mīlestību ved pa šauriem vārtiem. Jēzus lieto arī tādu sportisku formu cīnīties. Un ne visiem patīk cīnīties. Tas šķiet pilnīgi dabiski, ka ne jau visus to esam tādi skubināti. Bet Jēzus saka, cīnīties par tiem, lai jūs varat ieiet. Šī cīņa viņa ir ar balvu un būs nepieciešama piepūle, lai to dabūtu. Un tad Jēzus paskubina. Jēzus skubina cīnīties pirms kungs ir atnācis, cīnīties pirms durvis ir aizslēgtas. Un tad jau parādīsies cilvēku blatu sistēma. Jēzu, es taču tevi pazīstu. Kopīgi es taču esam ēduši un dzēruši, tu esi mācījis mūsu ielās. Bet nama kungs, lielā mīlestības sagatavotājs sacīs, es nezinu, no kurienes jūs esat, atkāpieties no manis. Visi jūs netaisnības darītāji. Vēl vairāk mums Bībele arī atklāja, ka kādi baudīs mīlestību Dieva valstībā, bet citi tiks izmest ārā, kur būs raudāšana un zobu trīcēšana. Un tad Jēzus saka, viena no sadzīvē lietotajiem pantiem ir pēdējie, kas būs pirmie, un pirmie, kas būs pēdējie. Jeb raugoties aizvadītās svētdienas svētrunas kontekstā, nevienmēr viss ir diezgan loģiski raugoties uz Dieva valstību, jo tur darbojās kādi Dieva likumi, kas cilvēkiem šeit pasaulē līdz galam nav saprotami. Bet kāpēc tad mums būtu tik svarīgi būt pie viena galda ar pašu Jēzu? Ja šodien galdus vai tos, kas sēž pie galdiem, mēs mainām un izvēlamies, kā mēs paši gribam, tad būs diena, kad realitātē būs iespējami tikai 2 galdi, tā tēlaini sakot. Bet tie kompanjoni, kas sēdēs pie mūsu galda, tos mēs nebūsim izvēlējušies. Tos būs piemeklējis kāds cits. Un šī dzīves laikā paveiktais ietekmēs mūsu, tā tēlaini sakot, galdu mūžībā. Ar šo dzīvi jau mums viss nebeidzas. Bībele mums atklāja, ka šīs dzīves vilinājumi katru cilvēku cenšas novirzīt no šā šaurā ceļa vai šaurajiem vārtiem, pa kuriem mums katram ir jācīnās ieiet, ja mēs ticību Jēzum uztveram nopietni. Katru dienu mums ir šie vilinājumi. Bet šī cīņa no malas var likties kā tāda neveiksminieka dzīve. Ko tu tur mocies? Vienkārši ņem un baudi šo dzīvi. Baudi, ko pasaule sniedz. Kāpēc tev tur jākļūst tādam atturībniekam vai tādam, kas cenšas varbūt ievērot kaut kādus noteikumus un likumus, kā dažkārt cilvēki spriež pirmajā mirklī par kristiešiem, ka jūs taču esat ierobežoti savā brīvībā. Kāpēc tu nedari pats, kā vēlies? Ja jau Dievs ir mīlestība, varbūt kāds teiks, tad gan jau visu var darīt, jo mīlestības autors jau nenosoda, bet mīl. Iespējams, ka šādi un līdzīgi esam paši domājuši, vai varbūt citi mums ir teikuši par savu vai citu dzīvi. Bet Jēzus saka, daudzi vēlēsies ieiet. Un šis vārdiņš daudzi parāda to, ka visi tur neieies. Daudzi gribēs sēdēt pie galda Dieva valstībā, bet nevarēs. Un tad jau sanāk, ka šai dzīvē ir ietekme uz mūžību. Tad jau sanāk, ka bērēs mēs nevaram visiem 100% teikt, viņš vai viņa šodien bauda debesu valstību. Un Bībele mums atklāja šo politnekorekto Jēzus vēstījumu Jāņa evaņģēlija 14. nodaļā, kur Jēzus saka, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Neviens netiek pie tēva kā vien caur mani. Ja jūs mani būtu pazinuši, jūs būtu pazinuši arī manu tēvu. Jau tagad jūs viņu pazīstat un esat viņu redzējuši. Viens no pantiem, kas tik ļoti derdzas cilvēku ausīs un acīs. Kāpēc tu domā, ka Jēzus ir vienīgais ceļš? Kā tu atbildētu?
Es šajā gadījumā bez jebkādām problēmām saku, tāpēc, ka Jēzus pats to saka. Man Jēzus nav jāizstāva. Jēzus pats ir atklājis, ka viņš ir vienīgais ceļš, patiesība un dzīvība. Un tādēļ, lai ko mēs arī savā dzīvē pieliktu klāt vai domātu par kādu 2., 3. vai 8. ceļu, Bībele ir pietiekami lakoniska. Ir viens ceļš, un tas ir Jēzus. Jēzus ir vienīgais, jeb ticība Jēzum Kristum ir vienīgā mēraukla mūsu dvēseles izvērtēšanai. Tāpēc arī šodien vēlos jautāt, kāpēc esmu novērsies no Kristus? Varbūt kādam, kas tevi attur no ticības uz Jēzu Kristu? Jēzus devās uz Jeruzalemi, lai pie krusta mirtu par taviem un maniem grēkiem. Tas bija pirmais un vienīgais gadījums, kad kāds cilvēks fiziski mirstot, izlejot savus asinis, samaksā par visas cilvēces grēkiem. Nekad nekas vairs tāds nenotiks. Tas ir bijis, bet kaut kas mūs attur no tās ticības, vai kaut kas mūs attur patiesi noticēt tam, ka tas ietekmē arī šodien manu dzīvi. Un tas viss ir noticis arī par manu pārnodarījumu. Par to pienākas sots un kādam par to ir jāsamaksā. Un kāds varbūt teiks, kāds ir mans pārnodarījums? Un es atbildētu, ka pāri visam mana neticība, ka Jēzus Kristus ir dzīvā Dieva dēls. Un tad jau tās ikdienas izvēles, kuras mēs apzināti vai neapzināti, kad mēs novēršamies no Bībeles patiesības un cenšamies veidot savu dzīvi ap savas pieredzes patiesību. Bet Dievs ir kaut kas lielāks par mūsu pieredzi. Dievs ir kaut kas lielāks par mūsu izpratni. Dievs ir persona, kas atklājas arī Jēzu Kristu un Svētajā garā, un viņš nemitīgi strādā pie tevis un manis. Viņš strādā pie visas pasaules. Viņš tik ļoti mīl šo pasauli, viņš to nav aizmirsis, viņš tik ļoti vēlas, lai cilvēks šodien spēr šo soli pretī viņam. Lai tu un es, lai mēs būtu iemērkti tajā patiesībā, kas nāk no viņa vārda. Un tāpēc cīnīsimies, ieiet pa šaurajiem vārtiem, kuri ved uz šo lielo mīlestību. Caur šo ticības cīņu parādās tā īstā vīrišķība un sievišķība. Un ne jau tikai vīriešiem ir jācīnās. Mums visiem ir jācīnās. Mums visiem būs cīņa, lai mēs ieietu pa tiem šaurajiem vārtiem. Lai Dievs mums palīdz, ka mēs nenovēršamies vai nepeldam līdz šim kultūra pseido veidotajam uzskatam par to, kas ir īsta vīrišķība vai sievišķība, bet ka mēs varam pieķerties Dieva vārda atklātajai perspektīvai, kas var kalpot par palīdzību, nodzīvot šo dzīvi mums pašiem un arī tiem, kas vēro mūsu dzīvi, kur vēl joprojām nepazīst Jēzu Kristu. Un tamdēļ, domājot par lielo mīlestību, var tikai atgādināt, ka daudz vēlēsies, bet nevarēs. Tā otrā doma, domājot par mīlestību, pazemībā paaugstināts. Mēs lasīsim no 14. nodaļas, no 7. līdz 14. pantam. Pazemībā paaugstināts. Bet nomandīdams, ka viesi sev izmeklēja pirmās vietas, viņš, proti Jēzus, tiem stāstīja līdzību sacīdams: ja tevi kāds aicina kāzās, nesēdies pirmajā vietā, ka neierodas kāds par tevi cienīgāks, kas arī aicināts, un ka tas, kas tevi un viņa aicinājis, nesaka tev, dod šim vietu, un tev ar kaunu nav jāieņem pēdējā vieta. Bet ja tu esi aicināts, tad nogājis apsēdies pēdējā vietā, lai tas, kas tevi aicinājis, pienācis, varētu sacīt: draugs, virzies uz augšu. Tad tu būsi pagodināts visu citu viesu priekšā. Jo katrs, kas pats paaugstinās, taps pazemots, bet kas pats pazemojas, taps paaugstināts. Arī uz nama tēvu, kas viņu bija aicinājis, Jēzus sacīja, ka tu taisi azaidu vai vakariņas, tad neaicini visus draugus, savus brāļus, savus radus vai bagātus kaimiņus, ka tie atkal tevi neaicinātu un tu nebūtu to darījis atmaksas dēļ. Bet, kad pie tevis ir viesības, tad aicini nabagus, kropus, tīzlus, aklus, un tu būsi svētīgs, jo viņam nav ar ko atmaksāt, jo tev būs atmaksa, kad taisnie celsies augšām. Pazemībā paaugstināts. Jēzus nomana, ka viesi izmeklēja sev vietu pirmajās rindās. Jēzus stāsta šo līdzību par kāzām,
Un piekodiņ, ja tu esi uzaicināts uz kādām kāzām, tad nesēdies pirmajā vietā. Lai nesanāk tāda kaunīga situācija, ka tev tā vieta jāatstāj, jo ierodas kāds cienīgāks par tevi. Ja esi kāzās, tad apsēdies pēdējā vietā un gan jau tu tiksi paaicināts arī uz augšu. Un tā viena no cilvēku objektīvām grūtībām ir saistīta ar sevis izvērtēšanu. Ir ļaudis, kas sev vērtē ļoti augstu, bet tas nevienmēr sakrīt ar apkārtējo domām par šo personu. Un līdzīgi jau ir arī otrā virzienā, kad ir ļaudis, kas sevi tik ļoti zemu vērtē, ka viņiem pat varbūt liekas, ka viņi nekas nav un kļūst par saviem lielākajiem kritiķiem, bet apkārtējie viņus tik zem nevērtē. Un Dieva valstībā pie galda sēžot, ne cilvēkam būs noteikti, kas kur sēdēs. Līdzīgi kā notikumā, kur pierakstījis evaņģēlists Matejs 20. nodaļā, kad pie Jēzus atnāk Jēzus mācekļu Cebedeja māte un saka, Jēzu, man tev kāds lūgums. Un viņš saka, lūdzu, kas ir? Viņš saka, Jēzu, vai varētu mani dēli sēdēt tavā valstībā, viens pa labo un viens pa kreiso roku? Un, protams, būtu interesanti redzēt tās sejas fizionomijas tajā brīdī, bet man šķiet, Jēzus tur vai nu pasmaida, vai vienkārši nokrat galvu un domā, kas tas pa lūgumu vispār. Un viņš atbild kaut ko līdzīgu. Tu nesaproti, ko vaicā. Jo kas sēdēs pie Jēzus labās un kreisās rokas, tas pienāks tiem, ka mans tēvs to sagādājis. Līdz ar to mēs varam secināt, ka vietu ierādītājs ir Dievs. Un ja viņš tev ir ieaicinājis pie galda Dieva valstībā uz lielo mīlestību, tad viņš arī zinās, kurā vietā tev jāsēž un cik cienīgs tu esi. Kāda ir mana daļa? Nepaukstināt sevi. Ne to, no kādas ģimenes tu nāc, ne to, cik sen tu esi piedzīvojis grēku piedošanu, arī ne to, kādā darbā tu strādā vai kāda ir tava situācija finansiālā jomā. Nepaukstina sevi, jo tam visam Dieva acīs ir tāda kā sekundāra nozīme. Salamana pamādzībās 18. nodaļā 12. pantā mēs lasām, priekš bojā iešanas cilvēka sirds kļūst lepna, bet pazemība ved godā. Un dziļi sirdī mēs jau katrs vēlamies nonākt tajā godā, kad Jēzus var raudzīties uz mums un teikt, ir labi, tu esi bijis uzticams, es tev gribu paaugstināt. Bet līdz tam godam tas mums kaut ko prasa, tur ir kāda piepūle, kāds solis. Un mēs jau gribētu dzirdēt šos vārdus, ka mēs esam atrasti par cienīgu nākt debesu valstībā. Bet, lai tas notiktu, ir vajadzīga mūsu pazemība. Jeb kā skaidro latviešu literārās valodas vārnīca, tad ir nepieciešams, ka esam tādi, kas izrāda, uzsver savu padevību, paklausību, pakļāvību kādam, bijību pret kādu. Un te galīgi nelīdzēs samākslotā pazemība, kas dažkārt no mums izlaužas uz āru. Te nederēs mūsu iemācītā pazemība, kur ir saistīta ar ģimeni vai nāciju, kurā esam dzimuši vai auguši. Šeit ir nepieciešama patiesa, ticības pazemība, kas mums katram liek sacīt tikai Kristus, tikai Kristus, tikai Kristus nopelna dēļ man var tikt piedots. Tikai viņa darba dēļ es varu ieiet debesu valstībā, un neviens manis paveiktais darbs man to nenodrošinās. Un tomēr ikdienā mēs jau ar to esam sasējušies, ar šo domu, kad es kaut ko spēju iespēt Dieva valstības kontekstā. Kad no manas skriešanas vai darīšanas, un tad ir cilvēki, kas varbūt atdod visu savu dzīvi dažādām kalpošanām, un iespējams Jēzus raugās viņu pusē un saka, es no tevis to neprasu. Es no tevis prasu pazemīgu paklausību, lai kur es tev arī sūtīšu. Un tam nav nozīme, ar cik kalpošanām mēs esam iesaistīti vai cik darbiem, bet ar pazemību, paklausīga pazemība. Lai paspilgtinātu šo domu, Jēzus vēršas pie namatēva, kas ir šajā mīlestībā. Un viņš saka, kad taisa svinības, tad neaicina savējos, draugus, brāļus, radus vai bagātus kaimiņus, lai tu necerētu uz viņu atmaksu. Bet, kad pie tevis ir viesības, tad aicina nabagus, kropus, tīzlus, aklus, un tu būsi svētīgs, jo tiem nav ar ko atmaksāt. Tava atmaksa būs pie augšām celšanās.
Jeb citiem vārdiem, mēs jau varam censties dzīvot tādu aprēķina pilnu dzīvi, bet īstā dzīve parādās tad, kad mēs neko negaidām atpakaļ, kad mūsu lietotais, sacītais, darītais ir no tīras sirds un neliekuļotas ticības. Vēl vairāk, kad mēs iesaistāmies kādos procesos, kad mēs zinām, ka tas otrs jau nespēs atmaksāt. Un svinībām jau ir līdzīgs raksturs. Ja negluži šīs pasaules svinībām, tad Dieva valstības mīlestībā tas parādās. Tur būs tik daudzi, kurus, ja mēs tur nonāksim, tā būs Dieva žēlastība, bet ja mēs tur nonākam, tad es pieļauju, ka mums daudziem būs pārsteigums par tiem cilvēkiem, kas tur atrodas mums līdzās. Un šie mums tik negaidītie viesu dalībnieki, nabagi, kropli, tīzli, akli, vai tad tie neesam mēs paši? Kuri esam bijuši vai joprojām esam nabaga Dieva valstības mērauklā? Kad neesam varējuši redzēt vai joprojām neredzam, kā Dievs darbojas savā druvā? Dieva valstības mīlestībā piedalīsies arī kropli un tīzli, pār kuriem nāca lāstu pilnie saucieni, bet tagad svētības vārdi caur ticību uz Jēzu Kristu. Un mēs taču katrs tur esam bijuši. Vai joprojām mēs atrodamies? Un tam dēļ Kristus. Viņš mirst pie krusta vienreiz par visiem, ne jau mūsu goda dēļ, bet gan lai pagodinot paklausībā savu tēvu līdz galam. Un tāpēc šī Kristus pazemība, viņa pazemības dēļ viņš tiek pagodināts, un arī mēs tiekam viņa līdzībā aicināti kļūt un palikt pazemībā, caur kuru mēs tiekam vai tiksim paaugstināti. Un gaidot šo lielo mīlestību, gaidot šo dienu, ka mēs ar Dievu palīdzību ceram viņā piedalīties, mums ir jāatcer šī realitāte, ka daudzi vēlēsies, bet nevarēs. Kad mēs pazemībā tiksim paaugstināti. Un tā trešā, noslēdzošā doma – aizbildināšanās. Aizbildināšanās. Lasīsim no 15. līdz 24. pantam 14. nodaļā. Kāds no galda viesiem to dzirdēdams sacīja: svētīgs, kas ēdīs maizi Dieva valstībā. Bet viņš, proti Jēzus, sacītam, kāds cilvēks taisīja lielu mīlestību un bija ielūdzis daudz viesu. Un viņš sūtīja savu kalpu ap mīlestības stundu, lai sacītu lūgtajiem viesiem: nāciet, jo tas ir sataisīts. Bet tie visi pēc kārtas sāk aizbildināties. Pirmais viņam sacīs: esmu tīrumu pircis un man jāiet to apskatīt, lūdzu aizbildini mani. Otrs sacīs: esmu 5 jūgu vēršus pircis un ej tos aplūkot, lūdzu aizbildini mani. Trešais teica: es sievu esmu apņēmis, tāpēc nevar noiet. Kalps pārnācis to atsacīja savam kungam. Tad nama tēvs tapa dusmīgs un pavēlēja kalpam: izej steigšus uz pilsētas ielām un gatvēm un ved šurp nabagus, kropus, aklus un tīzlus. Un kalps sacīja: kungs, ir darīts, kā tu pavēlēji, bet vēl ir vietas. Tad kungs sacīja kalpam: ej uz lielceļiem, uz sētmalēm un spied visus nākt iekšā, lai mans nams būtu pilns, jo es jums saku, neviens no lūgtajiem viesiem nebaudīs manu mīlestību. Aizbildināšanās. Kad kāds no galda viesiem dzird Jēzus vārdus, tad no viņa izlauž šis pateicība pilnais sauklis: svētīgs, kas ēdīs maizi Dieva valstībā. Uz to Jēzus viņam atbild ar stāstu. Kāds cilvēks taisīja mīlestību un bija ielūdzis daudz viesu. Un kad tā stunda bija pienākusi, tad cilvēks sūta savu kalpu, lai tiem lūgtajiem viesiem atgādinātu: ir laiks, nāciet, baudiet. Bet izrādās, viņi visi pēc kārtas sāk aizbildināties. Pirmais sacīja, ka viņš tīrumu nopircis, ka viņam jāiet tas apskatīt, lūdzu aizbildini mani. Otrs saka: es esmu 5 jūgu vēršus pircis un ej tos aplūkot. Trešais saka: es esmu sievu apņēmis un tāpēc nevar noiet. Un kalps atnāk pie šī nama kunga, izstāst viņam visu, viņš top dusmīgs un sacīja kalpam, lai steigšus dodas uz pilsētas ielām un gatvēm un ved šurp nabagus, kropus, aklus un tīzlus. Un kalps to paveic. Un viņš dodas atpakaļ pie kunga, viņš saka: joprojām ir brīvas vietas. Un tad tas kungs saka: ej uz lielceļiem, sētmalēm, spied visus nākt iekšā, lai nams būtu pilns, jo es jums saku, no lūgtajiem viesiem neviens nebaudīs manu mīlestību. Kas par pavērsienu? Kas par pavērsienu no 3 īpaši lūgtajiem viesiem līdz pilnam namam
ar ļaudīm no lieceļiem un sētmalēm. Tur ir gan nabagi, gan kropli, akli un tizli. Un aizbildināšanos mēs varam uztvert par sevi, kā teikt, savas tādas attaisnošanu, lai nedarītu konkrētu lietu, uz ko mēs tiekam aicināti. Un kā mums atklāja jau pieminētā latviešu literārās valodas vārnīca, tad aizbildinājums var atklāt cilvēka praksi, savas rīcības īsto motīvu slēpšanu aiz ārēja iegansta. Jeb proti, ka mēs līdz galam neesam patiesi, kāpēc mēs kaut ko nedaram. Un tāpēc mums nav jābrīnās, ka cilvēks savā dzīvē aizbildinās. Tādā sarunvalodas līmenī mēs šad lietojam tādu salīdzinājumu, ka aizbildināšanās ir līdzīga ārsta zīmei. Kāds ārējs iemesls, lai neatklātu savu patieso iemeslu, kāpēc es kaut ko negribu darīt vai neiesaistos. Un arī draudzes un kristiešu dzīvē aizbildināšanās var kļūt par ierastu praksi. Un te jāsaka, ka pati par sevi aizbildināšanās jau nav nekas slikts. Sliktums rodās tad, ka mēs neesam patiesi, ka mēs sākam melot vai mānīties vai nebūt līdz galam atklāti, kāpēc mēs esam palikuši malā. Un tad jau jājautā, kas ir tas iemesls, kāpēc mēs aizbildinamies, domājot par lielo mīlestību Dieva valstībā. Un man nenāk nekas cits prātā kā vienīgi egoisms. Savs ir labāks par citu. Man neinteresē citi. Tīrums, vērši, sieva, mana dzīve, mani notikumi. Tas savā būtībā parāda savu veidu vienaldzību pret sagatavoto mīlestību. Bet fokus ir uz šodienas rūpēm, raizēm, atbildībām. Un varētu jau sacīt, kas tur slikts. Vai tad Dievs mums neskubina arī rūpēties par tām svētībām un būt labam pārvaldniekam par to, ko viņš ir devis? Bet vai tur neslēpjas kaut kas vairāk? Vai aiz šodienas fokusēšanos uz tīrumu, vēršiem, sievu, es patiesībā negribu domāt par Dieva lielo mīlestību jau šodien? Vai pie vainas ir mūsu cīņas citās frontēs, ka ieiešana pa šaurajiem vārtiem šķiet kaut kas tāls vai neaktuāls? Kāds iespējams man šodien jautās, Edgar, tu līdz svētdienai ir galā, un kāpēc tu runā par kaut kādu lielo mīlestību? Labāk varbūt atbildi man, kā man tikt galā ar manām dzīves rūpēm, ar manām raizēm. Vai tu nevarēji sagatavot svētdienu, kur varētu rast atbildes, kā rūpēties par savu tīrumu, vērsu vai sievu? Bet redziet, Jēzus Kristus caur šo visu jau arī atbild uz mūsu ikdienas rūpēm. Jau iepriekš 12. nodaļā mēs lasījām, kur Jēzus saka, dzenieties pa priekšu pēc Dieva valstības. To pārfrāzējot varētu sacīt šodien, cīnaties ieiet pa šaurajiem vārtiem debesu valstībā, un tad tīrums, tad vērši, tad sieva, tad vīrs tiks piemesti. Tās zināšanas par ikdienas rūpēm, par mantu, par laulāto, par bērniem, tās zināšanas jau nāk no tā kunga caur viņa vārdu, caur Bībeli, klausoties svētā gara vadībā. Un vai nav tā, ka mums katram ir savs aizbildinājums arī attiecībā uz staigāšanu un dzīvošanu garā? Kādam nogurums, kādam slinkums, kādam varbūt šis nav īstais brīdis, kādam varbūt šodien ir citas prioritātes. Lai kas tas arī būtu, bet mēs katrs savā veidā, vienā vai citā brīdī esam aizbildinājušies. Un es jums atklāšu, mēs atkal aizbildināsimies. Bet Kristus neaizbildinājās. Viņš jau to pavisam droši varētu. Viņš varētu sacīt kaut ko līdzīgu, es esmu dzīvā Dieva dēls, kāpēc man mirt par kādiem nabagiem, kropliem, akliem un tizliem? Lai nāk Dieva valstībā tie 3 pareizie. Bet ja Kristus būtu aizbildinājies, tad Dieva valstībā pie galda nesēdētu ne tie 3, kur nu tie no pilsētas ielām un gatvēm, lielceļiem un sētmalēm. Tad pie galda lielajās svinībās neatrastos vieta arī mums. Mēs jau nebijām tie aicinātie. Dievs mūs neaicināja, bet savā žēlastībā caur Kristus nāvi un augšām celšanos mēs esam saņēmuši šo ielūgumu. Jēzum labprātīgi pie krusta mirstot,
atklājas Dieva patiesais iemesls šim upurim, jo Dievs tik ļoti pasauli mīlējis. Un pasaule tik ļoti ir grēkojusi. Un kādam par to tik ļoti ir jāsamaksā. Kristus tik ļoti pazemīgi paklausīgs. Viņš mirst, bet Tēvs 3. dienā viņu ceļ augšām no nāves. Un caur visu šo lielo brīnumaino notikumu ikvienam pasaules iedzīvotājam, caur ticību uz Jēzu Kristu tiek dot iespēja piedalīties lielākajā pasaules mīlestībā. Un tur nebūs 900 ielūgtie viesi. Tur nebūs 62 pavāri, kā tas bija arhibīskapa Nevila lielajās dzīrēs. Šajā mīlestībā pie galda sēdēs ik viens Kristus sekotājs. Un Dievs par visu būs parūpējies. Pāri visam viņš būs parūpējies par mūžīgo dzīvību. Lai Dievs palīdz, ka varam raudzīties uz priekšu un tur stāvošo lielo mīlestību ar šo apziņu, ka daudzi vēlēsies, bet visi netiks. Ar šo apziņu, ka esot pazemīgiem, mēs tiksim paaugstināti. Un ar apziņu, ka aizbildinājumiem nav vietas patiesai Kristus sekošanai. Lai Dievs mūs uz to arī palīdz tā dzīvot. Amen.